Lielākie dūmi, kas mums šeit šodien ir redzēti, tur saskaņot ar virsmas krāsām. Tā būs kārtīgi iepīpaši. Vistas. Labrīt! Labrīt! Šodien ir 26. jūlijas un ir sestdiena. Un kur mēs braucam? Sport Baltics Burnout Challenge. Eku Poršiņš un tur ir kaut kāda Hondiņa un vispārējais. Un, mēs redzam, kur brauc uz turi. Pulkstens ir 9. Mēs aizgulējāmies. Man bija plānēts celties 6, lai var ieiet normāli dušā, sataisīties, visu sadarīt, meitai sakrāmēt visas mantiņas, jo paldies Dievam par manu māmu, par Omīti, jo Aurora šodien arī pie viņas paliek, jo es domāju, ka jūs saprotat mazu bērnu uz tādu pasākumu, kur ir nenormālās skaņas, kur ir visu laiku kaut kādi... Zainars mūziņš bija pilnīgi savā elementā, pilnīgi... Jā, nu tas nebūtu prāta darbs ņemt līdzi. Tāpēc Aurora atkal paliek šodien pie Omītes. Un tā kā mēs aizgulējāmies, tad es iegāju šitādā dušā un man ir jākrāsojas mašīnā. Bet mēs esam ārā laikus, vismaz tas ir plus. Vai? Jā. Ar ko mēs braucam? Ar 60 šodien aizbrauksim, parādīsim, ka mums arī viss mūsu mašīnas. Jā, un kaut kur tur aiz mugurā, pagā. Reku tur brauc vēl 91. Tas arī ir mūsējie cilvēki. Makains ar Heidiju arī brauc ar mums. Jums lika nofilmēt šo. Wow! Esmu uzkrāsojusies, vienīgi man vēl skrops jāuzkrāso pišķīt otrai acī, jo jūs redzat, tur viss ir melns, tāpēc, ka mašīna visu laiku kustās. Bet we ready un mēs turpinām braukt. Jā, mēs vēl kaut kādas 15 minūtes un esam priekoļi. Mareks nopirks sev enerģisku, man ir kafīņa un maucam. Lūk, tur jau var redzēt, visu darbojas, viss jau strādā. Mēs braucam, mums priekšā brauc kuku. Kas? Dzeguzi? Dzeguzi 39. Jā, reku. Visu ceļu braucām mēs viņiem. Stilīgs 39. Viņi arī piedalīsies. Šogad viņš laikam arī piedalīsies pašā burnoutā. Jā. Oh, tādas mašīnas tā! Bet, nu jā. Labi, to jau būsim klāt. Mēs esam šeit. Mēs esam atbraukuši uz priekuli. Jūs varat pateikt blogam čau? Jums nav iebilduši? Nē. Jau. Jā, mēs esam klāt, mēs iztaigājam bišķīti visu pastīni, mēs pastamies, kas te notiek un kas jā. Pratuši viņi domā kaut kā atvadīties no tā Roberta Vītola limuzīna un visi var parakstīties, un arī mēs uzrakstījām. Mūsu TikToks. Šo pilotu pirms viņam ir viens un tikai vienīgs uzstādi. Es nezinu, vai jūs mani dzirdēsiet, bet ir sākušies iesildīšanas braucieni. Sākās. Un, jā, Mareks tikko bija eksotiskās mašīnas visas sapatogrāfēt. Un, jā. Daudzais priekulnieki, izpilsalies jūzējās, jūzējās mašīnas džeips. Tātad otrs Ālis Bērziņš, Bet tas arī būs sacīs apskats uzlīm no loga. Policija. Tāda automobīla. Kaut kas līdzīgs, man liekas, tai stierai. Tikai krāsojums atšķirās. Brauc katrā ziņā, jā, arī tādu. Es visticamāk tādu automašīnu pat mazgāt baidītos, bet šeit notiek drusku savādākas lietas, tādā ar maksimālumu trajektoriju. Tā tiek demontēts aizmugurējais bufers, tiek demontēta reizē arī trase, tagad pārbrauc kāds pār savu demontētu no buferu, uzbrauc arī trase.
Rihards Vītols, tur blakus Rihards Bukārts, jā, bronzas sezonas, bronzas čempionāta rezultatīvākais spēlētājs, kurš paspēja gūt 11 punktus 10 spēlēs. Ārprāts ir tepat aiz stūra, un tam ir ieskrējiens uz silo pilonu, diemžēl netiek sasniegts, nu nekas. Atpakaļ, tomēr uzsit, jā, palīdzējām pilonu, nu nekas sācies, tas jā, vēlreiz ārprāt. Pats siera sāk aurot, un ir motoros visam pusēm. Tākie dūmi, kas mums šeit šodien ir redzēti, tur saskaņot ar virsmas krāsām. Atgādināšu, ja mēs filmējam kočiem, tad tas ir obligāti, tas ir jāteiek šāds bildes, nekur pa nauda nenopirks un arī ietekojam, protams, VKBLV. Pilnīgi kāda iecīties, kā mēs rūpais ar nelai klājā. Mēs jāskatījām sākos kārtīgi iepīpaši. Mums ir piecies sev Dīnca trasēs, un šī automašīna ir iegādāt no Mārtiņa Bērsiņa, tātad Rolanda Bērsiņa brālis. Atgādināšu, Rolanda Bērsiņš tas, kurš ar to Vītā mākšķi. Beidzās pirmie top 8 laikam. Tagad ir pauze. Mēs padarīsim kaut kādas challenges, tā kā Sailu un ko pēc tam? Tad jau manīs būs nenormāli karsts, man tieši man šķiet, ka es kaut saules dūrienu dabūs, un tā kā galva ir tik karsta. Man tieši kakla arī tik redzīgi. Bet tā, kā tev so far? Very good. Jā, man arī Very good. Šogad ir daudz labāk nekā pagājušajā gadā. Es to viņai pagājušajā gadā teicu, ka arī 23. gadā bija daudz labāk nekā 24. So jā. Un mēs uztaisījām bildīti, neglīta bildīti, bet uztaisījām. Vai kur tā ir redzams? Un tagad mēs darīsim kaut futbola izaicinājumu. Es gaidām ēdienu. Pulkstens ir 15:16. Es gaidām ēdienu Busbrunā. Ļoti karsti. Nenormāli man izlādējās mūsu ventilators. Ir vēl karstāks tagad. Jā, gaidām 4, turpināsies pasākums un tad jau redzēsim. Kā tev makaini iet? Man ir karsts, man viss svīst, bēst. Parādi savus tetovējumus, ko tu uztur. Jā, parādi tetovējumus. Šis ir labākais. Es uztetovēju makainim tetovējumus. Ja gribat pie Mareka tetovējumus, nāciet. Šis jau ir bišķi sadzījis. Šitas. Un šitie krustiņš. labāk nerāda. Nē, bet fire šitā. Krustiņš. Bet šis ir labākais. Jā, šis jā. Skatieties uz šito un nāciet pie Mareka. Jā. Pasūtīji, Hanī? Es pasūtīju lielo pa burrito bļodiņu ar guacamoles mēdzi, bet man iedod kaut citu mērķīti. Ko makains pasūtīji? Burrito bļodi. Vistas. Vistas burrito bļodi. Bet es netusmošos viņiem par sajaukšanu, jo ir šī tik daudz cilvēki, man sanāk viņu tieši tāpatās. Es pasūtīju Vistas burgera komplektu. Man ir burgerītis, mērcīte un friteki. Man ir mana burrito bļoda ar lečo, frī kukurūzu pupiņām, frī gaļu un mērcīti. Mēs atnācām te zem kociņu, esam ēnā un paēdīsim. Tagad let's go, labi apatīt, Hanī. Paldies, tev arī. Jūs pastieties, cik viss ir sarkans. Tas ir insane. Ļoti perfekti, pagaidām viss arī sanāk, kādi vērsiņi runājot. Tur jau aplausi, tikai no visām pusēmās. Čempions, un samāšajās iespējas pirmās pagājušajā gadā. Būtu valdis Bruno Čelendžārēnas ledus asfaltu grādāt, un pagaidām iet viss no rokas un šeit. Veikšāns arī otrais devies trasē, pamēģināt kā tas ir. Veikšānam bija ļoti krāšs šos, ar ko viņš pamanījās uzvarēt. Vienīgajā gadā šajā turnā. Mēs braucam mājās, pulkstens ir 5 tūlīt būs, un mēs braucam mājās. Man patīk, cik ļoti es esmu apdegusi. Jūs paskatieties, jā. Paldies par uzmanību. Seja nevar neko redzēt, jo man ir kosmētikas, un man šķiet, ka seja man nebūs iesauļojusies. Mārekam viss kākls ir sādedzis.
mēs esam bez enerģijas vispār, jo tā saule atņem tik daudz enerģiju, tas ir vienkārši insane. Nu jā, vien mēs braucam mājās. Tātad mans vērtējums par šo bija daudz foršāk nekā pagājuši gadu, man patika. Vienīgi mēs pēc tās lielās pauzes gājām apakaļ un mēs jau bijām pazaudējuši savas vietas un visur bija tik daudz cilvēku un tam mums īsti. Mēs vairs neredzējām to finālu braucienu, jo vienkārši nebija vietas tā, lai tu viņu varētu redzēt ne uz tām piekabēm, ne pie žodziņiem nekur. Bet otherwise pasākums bija amazing. I liked it. Kāds tavs vērtējums? Nu, es šogad esmu 3. reizi, es teikšu, ka 23. gads stili bija labāk, šogad bija labāk nekā pagājuši gadu, bet pietūka tas trakums 23. gadā, visiem tur riepas sprāga, bumperi lidoja, viss. Šogad bija daudz labāk nekā 24. Bet stili kaut kas pietrūka tā odziņa bišķīt, bet bija daudz labāk, bet ne, ļoti karsts, beigās nebija vietas, finālu neredzējām. Tagad ir tas triāli, tur tie moči, mēs pagājuši gadu redzējām, tas pats, var viņi tur labi to limuzīnu iznīcināt, bet pastīsimies YouTube to, bet tā labi. Nu jā, moči mums baigi neinteresē, tāpēc mēs uz viņiem nepalikām. Plus mēs redzējām pagājuši gadu, ko viņi tur citu var izdomāt, un limuzīna iznīcināšanu mēs redzēsim YouTube, nav jēgas gaidīt, brauksim pie metas mājās. Jā. Jūs atceraties, kad es video sākumā teicu par to, ka Aurora mums nav, jo visi jau saprot to, ka mazam bērnam ne tās skaņas, ne tie dūmi, ne tās gumijas lidojošās un vispārējais nav baigi labi. Bet, cik es saprotu, laikam mēs esam vienīgie, kur tā domā. Tāpēc, ka tur bija pilns ar maziem bēbīšiem, tā kā tur vienam izstījās, vienai meitenītei vispār izstījās, kaut kādas, es nezinu, 2-3 nedēļas veca. Un es nesaprotu, un tās austiņas skaļumam tur arī ir tikai dažiem cilvēkiem. Es nezinu, ja mums būs kaut kāds video nofilmēts, kur nevarēs dzirdēt mūzikas, tur fonā skanē, jo mūziku mēs nevaram likt copyrights, tad jūs dzirdēsiet, cik tur bija skaļi, man pulkstenis met visu laiku ārā to, kad iet viss pāri 90 decibeliem un viss pārējais. Un tā kā tur tie dūmi ir tik nenormāli un viņi smird tev acis vienkārši grauž ārā un visu pārējo. Un es visu dienu saulē, un es domāju, mēs vienīgi tādi dīvainieki, kuri padomā par to, ka tas bērnam nav veselīgi vai vēl kaut kas un neņem līdz uz tādiem pasākumiem. Vai tieši mēs esam tie dīvainieki, kuri neņem līdzi. Tā kā es visu saprotu, dzīvo tāpatās, kā tu dzīvoji pirms bērniem, tikai ar bērnu, bet kaut kur man šķiet ir tās robežas. Tā kā tu nevedīsi, un galvenais, ka viņi arī stāv pie paša žoga. Tur akmeņi lido. Tā kā, es nezinu. Vai mēs esam dīvainiem vai viņi dīvainiem? Oh, no. Tā kā... jā, es nezinu. Tur vienai mašīnai vispār benzīns līd ārā un tur uguns gāja. Un tā kā tu saproti, ka tā mašīna jebkurā brīdī var uzsprāgt. Nē. Tās māmas ar tiem ratiņiem, tam bērnam nav daži mēneši tikai vecs un viņš stāv. Tā kā viņas vienalga stāv pie tā paša žoga, tur nav vispār nekādas aizsarga barjeras, lai tas bērns tiktu pasargāts, ja kaut kas tā kā krīt sliktākajā gadījumā, ja? Tā kā, es nezinu, tās ir manas pārdomas, mans viedoklis, bet, jā, kaut kā liekas bišķīt nepareizi. Bet, es saku, varbūt mēs esam tie dīvaini. Jo, tā kā Aurora ir 5 mēneši, un es viņu vēl joprojām nekādā gadījumā neņemt līdz uz tādu pasākumu, jo, jā, es nezinu, Maza pārdoma ar mani.